Labrīt, dārgā draudze! Patiesi prieks šodien būt jūsu vidū un kopā ar jums arī pārdomāt Dievu vārdu. Vēlos iesākt ar sveicieniem. Sirsnīgi sveicieni jums no brāļiem un māsām Rīgas 3. draudzē, tāpat arī no brāļiem un māsām no Slokas draudzītes. Pieņemiet šos sirsnīgos sveicienus un arī aicinu jūs, ja jūs būsiet kaut kur citur, vēst sveicienus no Rīgas 7. draudzes. Varbūt mums ir kāds sveiciens no kādas citas draudzes arī šeit, uz vietas. Būs vēlāk. Saka, ka būs šot vēlāk sveiciens. Tiešām slavu Dievam, ka mums ir arī citas draudzes, kur ir mūsu ticības biedri, māsas un brāļus, kuri tāpat arī nododas Dieva vārdu pētīšanai un atziņu meklēšanai. Šajā reizē kopā ar jums vēlos pārdomāt tematu par garīgo izaugsmi. Svētruna no svētruna cikla garīga izaugsme. Kādu laiku atpakaļ es jau sludināju par garīgo izaugsmi, bet šodien arī vēlos atgriezties pie šī temata un pārdomāt, kādi ir šie rīki mūsu garīgai izaugsmai un apskatīt vienu no šiem rīkiem, ko mums Dievs piedāvā, lai mēs varētu piedzīvot garīgu izaugsmi. Un, ziniet, Dievs vienmēr mūs ir aicinājis uz garīgu izaugsmi, uz pilnveidošanos, jo Mateja evaņģēlija 5. nodaļas 48. pantā mēs lasām: tāpēc esiet pilnīgi tā, kā jūsu Tēvs debesīs ir pilnīgs. Tātad skaidrs un nepārprotams aicinājums iegūt savā dzīvē pilnību, kaut kādās jomās pilnveidoties. Un ja mūs aicina debesu Tēvs, tad, protams, mēs saprotam, ka primāri tas ir garīgajās lietās. Mums, kā garīgiem cilvēkiem, kā Dieva bērniem, Kungs mūs aicina pilnveidoties. Vēlos jums izstāstīt tādu salīdzinājumu. Konrād, tu vari parādīt bildi? Vai jūs zināt, kas tas ir? Kā sauc šo? Mēs varētu teikt, ka tā ir skulptūra. Ja? Kā jūs domājat? Mēs varam nosaukt viņu par skaistu skulptūru, par mākslinieciski izveidotu darbu. Mēs varam nosaukt. Tā ir Japāņu skulptūra, Necke saucamā. Viņu izmērs ir aptuveni tā kā atslēgu piekariņa izmērs. Viņas parasti populārākais materiāls, no kā viņas izgatavoja, bija ziloņkauls vai ragi, arī no vērtīgām koku sugām tika izgatavoti, bet pārsvarā tas ir no kaula izgatavots. Izgrieztas skulptūriņas 17. gadsimtā Japānā sāka viņas izgatavot kā apģērbu aksesuāru. Ziniet, Japāņiem bija tāds tradicionālais apģērbs kimono, tāds tā kā halāts, kuram nebija kabatas. Un, lai kaut ko nestu līdzi un nebūtu jānes rokās, tad pie jostas, ar kuru apjoza kimono, sēja klāt maku vai kādas citas lietas, ko nesa līdzi, viņas sēja klāt ar tādu aukliņu, un šāda tipa skulptūriņas Necke tika sietas aukliņas galā, lai viņas darbotos tā kā sprosts, lai nekristu nost tas maks vai tā lieta, kas ir piesiet otrā galā šai skulptūriņai. Un šīs skulptūriņas bija ļoti daudz dažāda tematika, viņas bija gan ikdienišķas dzīves ainas, gan dzīvnieki, gan cilvēki, gan arī Japāņu dievības dažādas. Bet kas ir svarīgi, ja jūs paskatīsieties vēl daudz citas šīs skulptūras, jūs redzēsiet, varat ieraudzīt, cik ļoti, varētu teikt, filigrāns darbs, ļoti akurāti izgriezta katra detaļa. Un tīpaši, ja jūs iedomājaties, ka tā skulptūriņa ir šī tik te maziņa. Un iedomājieties, meistaram, lai izgatavotu šādu skulptūru, kādreiz nācās izmantot līdz pat 300 dažādiem instrumentiem. Lai izgatavotu vienu maziņu skulptūriņu, meistars izmanto līdz pat 300 dažādiem instrumentiem. Un šo stāstu es jums stāstu tāpēc, ka
savā ziņā mēs varam to salīdzināt ar to, lai cilvēks sasniegtu pilnību, viņam nepietiek, ka viņš attīstās kaut kādā vienā virzienā. Meistaram, lai izveidot šo skulptūru, viņam vajadzēja 300 instrumentu un savu māksliniecisko izdomu. Konrādi, vari slēgt ārā, tagad mums vairs nebūs vajadzīgs tas viss. Un, kad mēs domājam par cilvēku un viņa garīgo izaugsmi, tad mums arī jāsaprot, ka, lai mēs varētu piedzīvot garīgu izaugsmi, mums arī ir vajadzīgi daudz dažādi instrumenti šai garīgai izaugsmē. Mums nepietiek ar kaut kādu vienu instrumentu. Sakiet, lūdzu, kas varētu būt šie garīgie rīki, jeb šie instrumenti, ko Dievs mums piedāvā mūsu garīgai izaugsmai? Draudze, tātad es redzu Dieva vārds, Bībele, tātad Bībeles pētīšana. Mums pietiek mūsu garīgai izaugsmai tikai, ja mēs pētam Dieva vārdu. Nepietiek, jā. Tātad es dzirdu, vēl ir lūkšana. Kas vēl varētu būt? Gudrība, liecināšana, vēl? Pārbaudīšana? Pārbaudījumi. Bet pārbaudījumus tos jau mēs paši neizvēlamies. Tie jau mums nāk. Un mums ar viņiem, kā saka, jāsastopās. Bet to, ko mēs varam paši izmantot savai garīgai izaugsmai. Kalpošana citiem, kalpošana līdz cilvēkiem, dievkalpojumu apmeklēšana. Pareizi? Vēl kāda varbūt jums nāk prātā? Komunikācija ar cilvēkiem, jā. Labie darbi. Redzat, cik jau daudz dažādas instrumentus jūs nosaucāt. Bet vienu no instrumentiem, ko mēs šodien apskatīsim, jūs nenosaucāt. Un šis instruments ir gavēšana. Centīsimies noskaidrot, kā gavēnis var kļūt par instrumentu mūsu garīgajā izaugsmē. Ko Svētie raksti saka par gavēni? Pirmā rakstvieta, ko mēs izlasīsim, būs 2. vēstule Korintiešiem 11. nodaļa, 26. un 27. pants. Šeit gan man jāatzīmē, ka visas rakstvietas, ko šodien lasīšu, tās būs ņemtas no Glika tulkojuma 8. izdevuma. Tādēļ daži vārdi atšķirās, un tīpaši šeit, pirmajā rakstvietā, 65. gada tulkojumā un revidētajā tulkojumā jūs neatradīsiet vārdu gavēnis šajā rakstvietā. Bet, ja jūs aplūkosieties, piemēram, angļu valodas versiju vai krievu valodu vai oriģinālu grieķu valodā, tad tieši tur, kur ir gavēšana minēts, tur tā tas arī būs gavēšana šajos tulkojumos vai arī oriģinālu valodā. 2. Korintiešiem 11, 26, 27. Pāvils apraksta stāvokļus, kādos viņš ir atradies veicot kalpošanu Dievam. Un viņš saka, daudzreiz esmu bijis briesmās, ūdeņos, briesmās starp slepkavām, briesmās starp savas cilts ļaudīm, briesmās starp pagāniem, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās jūrā, briesmās starp viltīgiem brāļiem. Esmu bijis grūtā darbā un nogurumā, daudz nomodā, badā un slāpēs. Daudzreiz gavēšanā, augstumā un kailumā. Ko mēs redzam, kad Pāvils apraksta, kādās situācijās viņš atradies, un viņš saka, ka viņš ir bijis gan badā un slāpēs, gan viņš ir bijis gavēšanā. Tas jau mums parāda, ka gavēnis tas nenozīmē, ka obligāti cilvēkam jābūt izsalkušam un izslāpušam. Ja? Tas atklāja, ka gavēnis ir kaut kas vairāk nekā tikai nēst un neuzņemt šķidrumu. Viņš saka, ka viņš daudzreiz ir bijis gavēšanā, jo, redziet, Pāvilam bija ļoti nopietnas uzdevums. Viņš veica savus misijas ceļojumus, nesot evaņģēlija vēsti pagānu tautām, un lai šo uzdevumu paveikt, viņš saka, viņš daudzreiz ir pavadījis gavēšanā. Tātad viņš atrada
gavēšanu kā līdzekli, lai veiktu savu uzdevumu, kā apustuļu uzdevumu, kā Kristus kalpa uzdevumu. Vēl Bībelē mēs varam izlasīt arī mums labi zināmas rakstvietas par gavēni, kad mēs lasām. Tad, protams, kad mēs dzirdam vārdu gavēnis, kas jums nāk pirmais prātā? Ēšana, neēšana, un parasti tas saistās ar šo notikumu, kad Kristus gavēja 40 dienas un 40 naktis. Mateja evaņģēlija 4. nodaļas 1. un 2. pantā mēs lasām, tad Jēzus no gara tapa aizvests tuksnesī, un kad no velna taptu kārdināts, un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad viņam gribējās ēst. Mēs saprotam, ka Jēzus, kad viņš gavēja, tiešām viņš nelietoja uzturu, viņš neēda, un tāpēc Sātans pirmais kārdinājums, ar kuru piestājās ar šo maizi, viņš ar šiem akmeņiem, viņš teica, pārvērt par maizi. Ja tu esi Dieva dēls. Bet Jēzus pavadīja gavēšanā. Tātad, protams, gavēšana vienmēr saistās ar kaut kādiem ierobežojumiem uzturā, bet tālāk, skatoties, mēs redzēsim, ka tas nenozīmē, ka cilvēkam tiešām būtu pilnīgi jāatsakās no visa ēdiena un dzēriena. Kaut arī, protams, ir iespējas arī to darīt, bet šeit Dievs mums ir atstājis tādu izvēles iespējas, kā mēs ievērosim šo gavēni. Un ja mēs tā domājam, kas varētu būt gavēnis, kā mēs varētu definēt, kas ir gavēnis? Kā jūs teiktu, kas ir gavēnis? Ja jums uzdod jautājumu, man pēdējā laikā kaut kā uzdod šos jautājumus, kas ir gavēnis, kā gavēt, kā to darīt? Ja jūs sastaptos ar situāciju, un jums kāds jautātu, kas ir gavēnis? Apzinātā atturēšanās, jā. Tieši tā, jūs esat izglītoti šajā ziņā, un tiešām mēs varētu teikt, ka gavēnis tā ir atturība no ēdiena un dzēriena, kura vērsta uz garīgu mērķu sasniegšanu. Uz kaut kādu mērķu sasniegšanu, un tad cilvēks ievēro šo gavēni. Un savā ziņā mēs varam teikt, tiešām, ka gavēnis var kalpot arī kā līdzeklis mūsu garīgai izaugsmei, kad mēs sasniedzam šos garīgos mērķus, kuri mums stāv priekšā. Rodas jautājums, protams, cilvēkiem bieži vien domā, kad man ievērot gavēni, jo sabiedrībā ir daudz dažādi uzskati par to, kad ievērot gavēni. Dažādās kultūrās un konfesijās kristiešu starpā ir noteikti laiki, ja, kad gavē. Gavē pirms Ziemassvētkiem vai pirms lieldienām noteiktu dienu skaitu. Piemēram, citu ticības pārstāvji, musulmaņi, viņiem ir ramadāns, jā, tad viņi tur arī gavē, tad tur viņi vīrieši nedzer no saules lēkta līdz saules rietam, un tādas gavēņa formas dažādas, bet viņiem ir noteikti šie laiki. Bet ko Bībele saka, kad ievērot gavēni? Bībele mums nekur nepasaka, kad ir noteikts laiks, kad tev jāievēro, ka tur, piemēram, pirms kaut kāda noteiktiem svētkiem tev būtu jāievēro gavēnis, bet Bībelē mēs atrodam liecības par to, ka gavēni ir jāievēro, ir vairākas situācijas, kad cilvēki ir ievērojuši gavēni, un mēs arī varam no šīm situācijām ņemt šīs atziņas, lai arī mēs mūsu dzīvē sastopoties ar kaut ko līdzīgu varētu arī izveidot, kā saka, savu gavēni. Un viena no šīm lietām ir pirms kāda nopietna vai svarīga notikuma. Un to mēs arī redzam šajā iepriekšējā rakstvietā, ko mēs lasījām,
Mateja evaņģēlijā, kad Kristus pēc tam, kad viņš bija kristījies, gars viņu vada tuksnesī, un viņš 40 dienas un 40 naktis pavada gavenī. Jo viņam priekšā stāv ļoti liels notikums, kāds ļoti nopietnas darbs, kas viņam jāpaveic. Viņam 3 gadi būs jāpavada ar mācekļiem un jāatklāj viņam debesu valsts gudrības, debesu atziņa, un visbeidzot šīs kalpošanas beigās viņam būs jāmirst pie krusta, atdodot savu dzīvību par visiem pasaules iedzīvotājiem, atdodot savu dzīvību par katru grēcinieku, lai katram, kas tic, būtu pieejama mūžīgā dzīvība. Un pirms šī lielā notikuma, pirms šī nopietnā darba, kas viņam stāv priekšā, Kristus gars, Kristu vada tuksnesī un Kristus tur gavē. Un tad, kad viņš atgriežas no šī gavēņa, kad viņš jau uzvarējis ar sātanu kārtināšanā, mēs redzam, kā ļoti strauji attīstās šī Kristus kalpošana. Jo mēs redzam, ka viņa slava ļoti strauji izplatās pa apkārtējām vietām, kur Jēzus veica kalpošanu. Tātad, kad viena no šīm lietām, kad mums būtu jāpadomā un jāievēro gavēnis, kad mums priekšā stāv kāda ļoti nopietna lieta vai kāds svarīgs notikums, tad Dievs mūs aicina. Ja jums ir šāda lieta, tad jūs varat ievērot gavēni, lai saņemtu īpašu stiprinājumu. Vēl viena lieta, kad mēs tiekam aicināti ievērot gavēni, ko mēs atrodam Bībelē, ir krīzes situācijas, jeb bezizējas situācijas. Jums kādreiz ir bijušas dzīvē krīzes un bezizējas situācijas, kad jūs stāvat un saprotat, nav izējas no tās situācijas, kurā jūs esat nonācis, jūs meklējat dažādus variantus un nekas, tu neredzi, kā iziet no šīs situācijas. Un tad Bībele mums pamāca, ka tieši šajās situācijās arī Kungs saka, tad jūs varat doties gavēt. Un kas ir interesanti, ka gavēnis, viņš ir ļoti sasaistīts ar lūgšanu. Gavēni nekad mēs nevaram nošķirt. Mēs nekad nevaram gavēt un nelūgt. Pretējā gadījumā, ja cilvēks saka, es gavēju un nelūdzu, tad mēs varam teikt, ka viņš vienkārši badojas. Tas nav gavēnis. Gavēnis ir tad, kad cilvēks atsakās no ēdiena un uztura, vai atsakās no kādas daļas ēdiena un dzēriena, bet viņš šo laiku īpaši pavada lūgšanās. Tās ir viņa personīgās attiecības ar Dievu. Un to mēs varam saukt par gavēni. Un noteikti jūs jau atbildējat, ka jums ir bijušas šādas situācijas. Noteikti es varu apgalvot, ka noteikti būs šādas krīzes un bezizējas situācijas. Un, piemēram, Bībelē mēs varam izlasīt 2. laiku grāmatā 20. nodaļā no 1. Tur ir no 1. līdz 24. pantam, bet jūs varat sev atzīmēt, mēs varbūt nelasīsim visus 24 pantus, izlasīsim pašu sākumu, kas tur notiek. Un mēs lasām no 1. panta, 2. laiku 21. Un pēc tam notika, ka Moāba bērni un Amona bērni, un līdz ar tiem kādi no mehoniešiem, nāca karot pret Jehošafatu. Un vēstneši nāca un sacīja Jehošafatam: liels pulks nāk pret tevi no viņpus jūras, no Sīrijas, un redzi, tie ir Hacecon Tamārā. Tā ir Engedijā. Tad Jehošafats izbijās un grieza savu vaigu to kungu meklēt, un izsauca gavēni pa visu Jūdu, un Jūda ļaudis sapulcējās meklēt no tā kunga palīgu. No visām Jūda pilsētām tie nāca to kungu meklēt, un Jehošafats stāvēja Jūda un Jeruzalemes draudzes vidū, tā kunga nama jaunā pagalma priekšā, un sacīja: Kungs, mūsu tēva Dievs, vai tu neesi Dievs debesīs
un valdītājs visu ļaužu valstīs. Un tavā rokā ir spēks un vara, ka neviens pret tevi nevar celties. Vai tu, mūsu Dievs, šās zemes iedzīvotājs, neesi izdzinis savu Izraēlu ļaužu priekšā, un vai tu neesi devis Ābrahama, sava mīļā dzimumam, uz mūžīgiem laikiem? Un tie tur dzīvojuši, un tev tur taisījuši svētu vietu tavam vārdam, sacīdami, kad pār mums nāk nelaime, zobens, sodība, mērs un bats, tad mēs stāvēsim šī nama priekšā un tava vaiga priekšā, tāpēc, ka tavs vārds ir šī namā, un kad tevi piesauksim savās bēdās, tad tu paklausīsi un izpestīsi. Kādu situāciju mēs redzam? Ķēniņš Jošafats atrodas tādā bezizējas situācijā. Viņam uzbruk liels vairums tautas, iet karā pret viņu, un viņš saprot, ka viņš pret viņiem neko nevar darīt. Viņam ir krīze, viņam tuvojas karš. Un ko viņš dara? Vai viņš sasauc karapulkus un sakārto viņus, lai viņi dotos kaujā pretī un aizstāvētu? Nē, mēs redzam, ka ķēniņš Jošafats, ko viņš dara? Viņš sasauc sapulci, viņš sasauc visus un izsludina gavēni. Un viņi gavē, un viņi vēršas lūgšanā uz Dievu un saka, kungs, tu esi mūs vadījis, tu esi mūsu Dievs, tu esi apsolījis mums savu apsardzību, un vai tu mūs aizstāvēsi? Un tālāk, kad mēs lasām, mēs redzam, ka pēc šīs lūgšanas arī ir Dievs sniedz atbildi. Tur kāds no vīriem, no Izraēla bērniem, Jūdas bērniem, viņš sāk pravietot Dievu garu vadīts. Un viņš saka, jums nebūs jācīnās šajā cīņā. Šajā bezizējas situācijā Dievs saka, es jūs neatstāju vienus. Viņš saka, jā, jūs sakārtojaties, ejiet uz kalnu, raugieties, ejiet viņiem pretī, raugieties uz šiem karapulkiem, bet Dievs saka, es pats karošu ar šo tautu. Un jūs varat izlasīt mājās, un daudz no jums zina šo stāstu. Un kas ir notikums? Tur ir aprakstīts, ka tās vairākas tautas, Moāba, Amona bērni, mehusieši, kas nāca viņiem pretī, viņi sacēlās viens pret otru, viņi tur kāva viens otru, un izrēlieši Jūda, kad viņi izgāja uz kalna, viņi skatās tur ielējā, kur bija šie karapulki, kas nāca viņiem uzbrukt, viņi visi ir beigti, nav neviens dzīvs palicis. Un Dievs uzvarēja šo cīņu. Dievs izveda viņus no pilnīgas bezcerības, no pilnīgas bezizējas. Un tagad rodas jautājums, kas bija rezultāts tam? Kas sekmēja to, ka Dievs iestājās par savu tautu? Kāpēc Dievs pats cīnījās ar šo lielo karapulku un iznīcināja viņu? Un Dieva tauta, viņi varēja tikai dziedāt slavas un prieka dziesmas par atbrīvošanu. Mēs redzam, kad ir pateikts, ka viņi gavēja. Viņi redzot šo lielo problēmu, šo bezizējas situāciju, viņi izsludina gavēni. Viņi pazemībā nāk Dievu priekšā, un Dievs uzklausa viņu lūgšanu un atbild. Tādēļ arī šodien mēs varam sev ņemt to kā liecību, kā pamācību, ka tu esi nonāca bezizējas situācijā. Tad nozīmē gavēni. Piesauc kungu pazemībā, atzīsti viņa visvarenības spēku, viņa žēlastību un raugies, kā kungs atbildēs uz tavu lūgšanu. Vēl viena lieta, kad mēs varam vērsties pie kunga un ievērot gavēni, ir situācijas, kad ir liela nelaime un lieli pārdzīvojumi. Krīzes situācija, bezizējas situācija, protams, mēs to varam nosaukt par lielu nelaimi un pārdzīvojumiem, bet ir situācijas, kuras nav tādas bezizējas situācijas, bet mums ir lieli pārdzīvojumi par radušo situāciju.
Un piemēram, šeit mēs varam izlasīt no pravieša Nehemijas grāmatas 1. nodaļas 1. līdz 5. pants. Šie ir Nehemijas Ahalijas dēla stāsti, un notikās Kislava mēnesī 12. gadā, kad es biju Sūsnas pilī, tad nāca Hanans, viens no maniem brāļiem, līdz ar citiem jūda vīriem, un es tos vaicāju par atlaistiem jūdiem, kas bija atlikuši no cietuma, un par Jeruzalemi, un tie uz mani sacīja: atlikušie, kas no cietuma tur tai valstī ir atlikuši, tie ir lielā nelaimē un kaunā. Un Jeruzalemes mūris ir nolausts, un viņas vārti ar uguni sadedzināti. Un kad es šos vārdus dzirdēju, tad es apsēdos un raudāju. Es biju noskumis kādas dienas un gavēju un lūdzu debesu Dieva vaiga priekšā. Un sacīju: Kungs, tu debesu Dievs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas derību un žēlastību turi tiem, kas tevi mīļo un tavus baušļus sargā. Atkal mēs redzam situāciju. Nehemija, viņš pārdzīvo par Jeruzalemi. Kur viņš atrodas, Nehemija, šajā brīdī? Jā, viņš bija ķēniņa Artaksarksa dzērienu devējs, un viņš jautā par savu dzimteni, par Jeruzalemi, Jeruzalemes pilsētu, un viņam saka, ka viņa piederīgie, viņi ir lielā nelaimē. Jeruzaleme, kā pati, kā pilsēta, mūri ir iznīcināti, vārti sadedzināti. Diezgan bēdīga situācija. Un viņš par to ļoti pārdzīvo. Un viņš saka, kad viņš saņēma šo vēsti, tā bija nelaime, tas bija liels pārdzīvojums. Viņš saka, ka tad, kad viņš atradās šajā situācijā, viņš lūdza, viņš gavēja Dievu priekšā. Un, ja mēs tālāk palasītu, mēs redzētu 2. nodaļā tālāk, ka viņš saņem atbildi, jo tur ir teikts, ka atkal tā paša 20. Artaksarksa 20. valdīšanas gadā, bet Nīsana mēnesī. Tas sanāk pēc ebreju kalendāra pēc 4 mēnešiem. Viņš kalpo ķēniņa Artaksarksa priekšā, un ķēniņš viņam jautā: kāpēc tu esi tik noskumis, kas ar tevi? Un viņš sāk ķēniņam stāstīt, ka Jeruzaleme ir iznīcināta, mūri nav, vārti sadedzināti, tauta tur ir postā un lielā nelaimē. Un ķēniņš saka: kas tev vajadzīgs priekš tā? Kas tev ir vajadzīgs? Viņš saka: jāatjauno. Un no tā brīža mēs redzam, kā attīstās gaita, ka ķēniņš pavēl un viņam saka: cik tev tas laika aizņems, ko tev vajag, lai pie tā? Un ķēniņš dod to zaļo gaismu, un Nehemija viņš dodas uz Jeruzalemi, lai atjaunotu Dieva pilsētas mūrus. Pēc 4 mēnešiem mums nav pateikts, cik ilgi viņš lūdza, cik viņš ilgi gavēja, bet mēs redzam, ka pēc 4 mēnešiem Dievs atbild uz viņa lūgšanu, un viņam atspīd šī cerība, jo ķēniņš Artaksarkss saka: ej un atjauno pilsētas mūrus. Ej un atjauno šo Dievu pilsētu, lai tur var notikt dievkalpošana. Atkal mēs redzam, ka risinājums šiem lielajiem pārdzīvojumiem, šai lielajai nelaimei nāca caur gavēšanu un pazemīgu lūgšanu Dievu priekšā. Raksti mums pasaka, ja arī tu šodien sastopies ar nelaimi, ar pārdzīvojumiem, kurus tu nevari pārdzīvot, dodies Dievu priekšā, gavē un lūdz un uztici šo lietu kungam. Un viņš atbildēs. Varbūt ne pēc 3 dienām, varbūt pēc 4 mēnešiem, varbūt pēc 3, varbūt pēc gada, bet kungs atbildēs un sniegs atbildi uz tavu lūgšanu un gavēšanu. Vēl, kad Dievs mūs aicina
gavēt, ir garīgās krīzes situācijās, kad mēs nonākam garīgajā krīzē. Šeit gan es gribu izlasīt no pravieša Joela grāmatas 1. nodaļas 14. pantu. Tur teikts, svētījiet gavēni, izsauciet sapulces dienu, sapulcējiet vecējus visus zemes iedzīvotājus uz tā kunga savu dievnamu un piesauciet to kungu. Ja mēs palasītu Joela grāmatas 1. nodaļas paša sākumu, tur ir aprakstīts, ka Dieva tauta atrodas smagā situācijā. Šī smagā situācija ir radusies, mēs varam teikt, ka viņi atrodas tādā ekonomiskā krīzē, jo tur ir aprakstīts, ka siseņi ir uzbrukuši, tie ir apēduši sējumus. Visu, ko nav apēduši, tas ir izkaltis vai novītis. Ir bats zemē, lopi mirst, smaga krīze. Kāpēc es šeit šo ekonomisko, šo fizisko cilvēku vajadzību krīzi pieminu kontekstā garīgajai krīzē, jo mums jāsaprot, ka šī situācija, kas mums šeit aprakstīta Joela grāmatā, ir 1. nodaļā, šī krīze, kurā viņi ir nonākuši, tā ir krīze, kurā viņi nonāca tāpēc, ka jau iepriekš viņi piedzīvoja garīgo krīzi. Mēs Bībelē varam atrast vairākus rakstvietas, vairākus atgadījumus, kur ir aprakstīts, ka Dievs ir pieļāvis, ka tauta piedzīvo badu, ka tauta piedzīvo sausumu, tāpēc, kad viņi ir atkrituši no Dieva. Cilvēks atkrīt no Dieva kad? Tad, kad viņš piedzīvo šo garīgo krīzi, kad viņš netuvojās Dievam. Un šeit arī tas pats ir izveidojies. Tauta bija atkritusi no Dieva garīgās krīzes situācijā, un tad viņi piedzīvo šo bādu, šo sausumu, savā ziņā ekonomisko krīzi, nav ne sēklas, nekā cita, nav, kā saka, tā cerības pilnā skata uz nākotni. Un caur pravieti Joelu tiek aicināts svētīt gavēni, sasaukt īpašu sapulci. Un Joela 2. grāmatas 12. 13. pantā lasam, bet arī tagad tas kungs saka, atgriežieties pie manis ar visu savu sirdi un ar gavēšanu, un ar raudāšanu, un ar nožēlu, un apslēpiet savas sirdis, un saplēsiet savas sirdis, un ne savas drēbes, un atgriežieties pie tā kunga sava Dieva, jo viņš ir laipnīgs un sirdžēlīgs, lēnprātīgs un no lielas žēlastības, un viņam ir žēl par to postu. Mēs redzam, ka šī rakstvieta viņa paskaidro, ka šī krīze ir izveidojusies, šī ekonomiskā krīze ir izveidojusies tāpēc, kad viņiem piedzīvo garīgo krīzi, jo kungs saka, atgriezieties pie manis ar visu savu sirdi un ar gavēšanu, raudāšanu un nožēlu. Kad tu jūti savā dzīvē garīgo krīzi, garīgo nepiepildījumu, kad tu apzinies, ka, piemēram, kāds grēks, ko tu esi paveicis, viņš nospiež tavu sirdi, tad, lai atbrīvotos, kungs saka, nāc pie manis. Un šeit mēs redzam, ka kungs saka, atgriezies pie manis ar visu savu sirdi un ar gavēšanu, raudāšanu un nožēlu. Tātad, kad mēs piedzīvojam garīgās krīzes, kungs aicina mūs atkal gavēt un lūgt. Mēs varētu atrast varbūt vēl kādu situāciju, kur Dievs apraksta, kad ir jāievēro gavēnes, bet tās ir tādas lielākās un galvenās un būtiskākās. Un es domāju, ka mēs visi kaut ko līdzīgu savas dzīves laikā piedzīvojam. Un Dievs mums piedāvā labāko variantu izejai no šīs situācijas. Un ziniet, kad mēs
izanalizējam un pārdomājam šīs situācijas, kā Dieva ļaudis izgāja no šīm krīzēm, no šīm nelaimēm, kādi viņi palika pēc šīs gavēšanas, pēc tam, kad Dievs atbildēja uz viņu gavēni, uz viņu lūgšanu. Vai viņi palika tādi pati cilvēki? Viņi noteikti bija garīgi nobriedušāki, viņi noteikti bija sasnieguši lielāku garīgā brieduma pakāpi, viņi bija kļuvuši pilnvērtīgāki Dieva bērni, jo viņi savā sirdī atzina, ka Dievam ir vara un spēks darboties visās cilvēka dzīves jomās. Viņi atzina, ka viņi iemācījās daudz vairāk uzticēties kungam, un, protams, tas vadīja viņus pie tā, kad viņi kļuva pilnīgāki. Tālāk mums rodas tādas pārdomas, mēs jau sapratuši, kad mums jāievēro gavēnis. Un tālāk mums jāpārdomā jautājums, kā man ievērot gavēni. Un arī šeit Dieva vārds mums sniedz pamācības, kā mums ievērot gavēni. Pirmā rakstvieta, ko aplūkosim, Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 16. līdz 18. pants. Un kad jūs gavējat, tad neesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai ļaudīm kā gavētāji izrādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet tu gavēdams svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm gavēdams, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tas tev to atmaksās gaismā. Ko mēs varam saprast no šiem Kristus vārdiem, kad viņš aicina uz gavēšanu un uz kādu gavēšanu? Kā ir jāizskatās gavēnim? Cilvēku starpā ir jābūt tā, lai cilvēks nenojaustu, ka tu gavē. Jums nav jābūt saīgušiem, ar noskumušu vaigu, nejauku vaigu. Bet gavēnis, Kristus pasaka, ka gavēnis tas ir tas, kas ir starp tevi un Dievu. Tās ir tavas personīgās attiecības, nevis tas, ka tu tagad visiem pasaki, es esmu gavēnī, es neēdu, es nedzeru, un man gribās ēst, un tāpēc es esmu tāds neapmierināts, tāpēc es esmu dusmīgs, tāpēc, kad es nevaru ēst. Tā nav pareiza attieksme. Kristus saka, tas ir starp tevi un Dievu, bet izvēlies tādu gavēņu formu, lai līdzcilvēki, kas tev apkārt, lai viņi nenojauš, ka tu esi šajā gavēnī. Viņš saka, bet tu gavēdams svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm gavēdams, bet savam tēvam. Arī pravietis Iesaja, Dieva gara vadīts, raksta par gavēšanu, Iesajas grāmatas 58. nodaļas 3. līdz 7. pants. Kāpēc tā tie saka, ka mēs gavējam, un tu to neuzlūko? Kāpēc mēs mērdējam savu dvēseli, un tu to negribi zināt? Redzi, tai dienā, kad jūs gavējat, tad jūs ejiet pēc savas peļņas un dzenat visus savus strādniekus. Redzi, jūs gavējat bārdamies un riedamies un bezdievīgi kaudamies ar dūri. Jūs negavējat kā pieklājas, lai jūsu balsis būtu dzirdamas augstībā. Vai tāda ir gavēšana, kas man patīk? Diena
kur cilvēks savu dvēseli mērdē, kad galvu nokarkā niedri un gulstas uz maisa un pelnos, vai jūs to saucat par gavēšanu un par dienu, kas tam kungam patīk? Šī rakstvieta mums atklāja, ka nevienmēr gavējot mums ir jāmērdē sevi, atsakoties no ūdens un no ēdiena. Bet mums ir jāizvēlas tāda gavēšanas forma, kas palīdz mums maksimāli savienoties ar Dievu, kas palīdz mums maksimāli būt Dieva tuvumā, bet būt pateicīgiem Dievu priekšā un pazemīgiem Dievu priekšā. Bet Dievs nevēlas, lai mēs nomērdētu sevi un tagad justos nelaimīgi tādi gavēt. Tas neko nedos. Dievam ir svarīgi, lai mēs izvēlamies tādu gavēņu formu, kādu mūs visvairāk tuvina. Protams, mēs nevaram teikt, ka tagad gavēnis var būt, es ēdīšu, ko es gribēšu, un dzeršu, ko es gribēšu. Tomēr mēs redzam, ka bībeliskais gavēnis viņš vienmēr ir saistīts ar kaut kādiem ierobežojumiem ēšanā un dzeršanā. Tādēļ, kad mēs domājam, piemēram, šodien domājam par to, ka man būtu jāgavē, tad mums ir jāizvērtē visas situācijas un protams, tas saprātīgākais ir, izvērtējot savu stāvokli, tad arī izvēlēties šo veidu, kā es gavēšu. Atceroties Jēzus situāciju, mums jāsaprot, ka Jēzum viņš bija pilnīgs. Viņam bija ideāla veselība, un viņš varēja neēst 40 dienas. Ir grūti saprast, kā varēja nedzert 40 dienas. Tā ir īpaši Dieva vadība un žēlastība, jo mediķi saka, 3 dienas cilvēks bez ūdens var izturēt. Bet šodien mums jāskatās arī uz to, kādā vidē mēs dzīvojam. Mums ir dažādi veselības stāvokļi. Cilvēki varbūt, kuriem ir nepieciešams, piemēram, varbūt biežāk ēst noteiktu veselības problēmu dēļ. Ir cilvēki, kuriem varbūt otrādi vajag retāk ēst. Ir dažādas situācijas. Ir cilvēki, kuri nevar iztikt bez dzeršanas. Viņam noteikti jādzer. Tādēļ katram ir jāizvērtē viņa stāvoklis un tas ir jāizrunā, kā saka, ar Dievu aci pret aci, kā tu ievērosi gavēni Dievu priekšā. Bet jebkurā gadījumā, kad mēs domājam par gavēni, mums jāsaprot, ka šie ēšanas un dzeršanas paradumi ir jāierobežo, jo mēs varam gan pilnīgi atteikties, varam arī kaut daļu, no daļas kaut kādas atteikties, piemēram, no saldumiem, no kaut kā trekna, jeb atteikties no tā, kas aizņem, piemēram, ēdiena pārstrādāšanā aizņem priekš cilvēku organisma daudz spēku. Ja? Katrs noteikti ir novērojis savā dzīvē, kad jūs darbojaties dienas laikā un jums pienāk pusdienlaiks, un jūs paēdat, tā labi paēdat kārtīgi, un jūs tā sēžat, esat paēdis, un jums jāiet darboties, un jūs saprotat, ka prāts galīgi nenesās uz strādāšanu, uz darbošanos, un nestrādā tas prāts, piemēram, kad jārisina kaut kādas situācijas. Tāpēc arī, kad mēs gavējam, tomēr mums jāsaprot, ka tās ir īpašas attiecības ar Dievu, un kad mēs, piemēram, ēdam pārāk daudz, dzeram pārāk daudz, tas atkal nodarbina mūsu ķermeni, mūsu prāta spējas nav tik koncentrētas, un tas, kā saka, tas ēdiens nozog mūsu kontaktu, mūsu savienību ar Dievu. Jā, tāpēc obligāti, kad mēs gavējam, ir jābūt šiem ēšanas ierobežojumiem, bet nav teikts, ka obligāti ir jāatsakās pilnīgais, kā saka sausais likums, pilnīgi bez ēdiena, bez dzēriena. Te ir katram jāizvērtē viņa
veselības stāvoklis un arī viņa attiecības ar Dievu. Un tālāk arī pravietis Jesaja vēstīja par to, kādu gavēšana kungam patīk. 6. pants. Vai tā nav gavēšana, kas man patīk? Atraisīt no netaisnām saitēm, no jūga atsvabināt, spaidītus atlaist vaļā un salausti katru jūgu. Vai tā nepiedaras maizi laust, izsalkušiem, namā ievest nabaga izdzītus, kailu ieraugot, to apsekt un neapslēpties no sava tuvākā. Dieva vārds saka, ka tas, ko Dievs grib redzēt, arī, kad mēs gavējam, ka mēs veicam šo praktisko kalpošanu ar līdzcilvēkiem. Kad mēs palīdzam tiem, kas ir jūgā, grūtībās, kad mēs viņus atsvabinām, kad mēs sniedzam iepriecinājumu cilvēkam, kad mēs laužam maizi ar izsalkušo, uzņemam ēdienu, kad mēs paēdinām to, kas ir izsalcis, kas ir nabaks, kad mēs ieraugam kailu un apsedzam viņu, kad mēs darbojamies sabiedrības labā, kad mēs darbojamies Dieva bērnu labā. Dievs vēlas, lai gavēņa laikā, kas ir svarīgi? Visa uzmanība ir vērsta uz Dievu un uz viņa gribas piepildīšanu. Mums, kad mēs ieplānojam gavēni, mums ir jāatsakās no visa ikdienišķā, no visa, kas novērš skatu no Dieva, bet jāpievēršas tam, kas mūs vada tuvāk Dievam. Tas ir tie principi, ko Dievs mūs aicina piepildīt, ievērojot gavēni. Un tāds pēdējais jautājums, ko sniedz gavēšana? Šeit mēs varam redzēt, ka gavēšana mums sniedz to, ka mēs veidojamies kā pilnvērtīgi cilvēki, mēs piedzīvojam garīgu izaugsmi, mēs kļūstam pilnīgāki, un vēl viena ļoti būtiska lieta. Mēs gavējot un lūdzot, mēs tiekam piepildīti ar svētā gara spēku. Jo Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas 14. pantā mēs lasām, kad Jēzus atgriezās no šī 40 dienu gavēņa, ir teikts, un Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un viņa slava izpaudās pa visu apkārtējo zemi. Ir teikts, gara spēkā viņš bija īpaši piepildīts ar svēto garu šī uzdevuma veikšanai. Un arī katrs mēs, kad mēs izvēlamies gavēt, lai vai kāda šī situācija būtu, ar kuru mēs saskarsimies, ja mēs gavēsim, lūgsim, tad Dievs mums piepildīs ar garu, un mēs, atgriežoties no šī gavēņa, mēs būsim gara spēkā un varēsim iet un darīt tās lietas, kas mums ir paredzētas. Lai Dievs mūs visus tajā visā vada. Āmen. Mūsu godības un žēlastības pilnais kungs, mēs esam pateicīgi, ka šodien mēs varējām atvērt tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka tavā vārdā mums ir šīs liecības par to, ka, ja mēs saskaramies ar kādu krīzi, ar kādu nepārvaramu situāciju mūsu dzīvē, vai ar grēku nastu, vai ar kādu citu grūtību, mēs pateicamies, ka tu mums esi parādījis, kas ir šis instruments, kā var iziet no šīs situācijas, un ka tas ir iespējams caur svēto gavēni. Mēs lūdzam tiešām, kungs, dot mums kā taviem bērniem gudrību, kā mums ievērot šīs gavēņa dienas. Mēs lūdzam, lai mūsu sirdis ir atvērtas šim aicinājumam ievērot gavēni. Ka mēs tad, kad sastopamies ar šīm grūtībām, ar šīm cīņām, lai mēs nenodotos tam, ka mēs paši cīnāmies, bet ka mēs caur gavēni to nodotu tavā
aizgādībā, lai mēs ļautu Tev rīkoties mūsu dzīvē. Visuvarenais Kungs, mēs pateicamies arī, ka gavēšana, nodošanās Tev, tā mums palīdz pieaugt garīgi, ka tā mūs piepilda ar Svēto garu. Tādēļ mēs lūdzam, Kungs, īpaši Tavu vadību tajā visā. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds, tas mūs pamāca, tas mūs piepilda, un tas sniedz mūsu sirdīs mieru. Kungs, pateicamies par Tavu žēlastību, par Tavu mīlestību un aizgādību mūsu lūgšana, dārgā glābēja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.